Tā, nu čau, come on! Tā, kam ir bērni? Paplūdiet, kam ir bērni? Jā. Diezgan skumji aplausīja, saprotams, jā. Man nav savu bērnu, man ir krustdēli, jā. Vienam manam krustdēlim ir 5 gadi, un es vispār kādās viņam ir rotaļlietas. Es dažreiz vedu viņu uz bērna dārzu, viņš sēž aizmirgājas ēdekļi, un viņam rotaļlieta antistress. Viņš mauc roka visu laiku. 5 gadi nav. Es tā, Iļuša, kas par Es tev vedu uz bērnu dārzu. Kas tev šeit, jā? Spiež zeķu bikses? Kunkuli putra? Viņam pat visi nosacījumi, lai čilotu bērnu dārza, ja? Viņi pat guļ pusdienas laika, ja? Ja man būtu iespēja gulēt pusdienas laika, es gulētu līdz pusdienas laikam. Pamostos tā, pusdienas laiks, ja? Un ja tu gulētu tālāk, ja? Es baidos, kādreiz es braukšu līdzi viņam kādu dienu, viņš tā izies, un tā, Anton Klau, es šodien nebraukšu mājās. Es tā, kāpēc? Nu, tur bērnu dārza mums deg deadline, ja? Tur ir viens liels Eiropas projekts, jā, tur ir visu dienu taisiem, visu tas no kastaņiem, jo. Tūlīt tas atbrauks fūra ar ozolzīlām, jā. Anton Klau, tev ir koka vienu šodienu izdzīvot, jā. Ļoti daudz stresa mūsu dzīvē, ja? Nevajag stresot, vajag labi kārtīgi atpusties, ja? Es pagājuši gadu nopirku sev foršu ortopedisku matraci, ja? Jā, nopirku viņa, ja? Ļoti forši. Esmu ļoti lepns par šo, ja? Ļoti dārgs viņš ir, ja? Man būtu forši, ja kaut kur paralēla pasaulē dzīvo kupraina mauka, kura ņem aiz vaigas, lai sakratu naudu un nopirksi foršu ortopedisku matraci, ja? Lai mugura būtu taisna, staja būtu stalta, ja? Smaids uz visu seju, ja? Lai pēc tam viņu paņemtu darba Evolution, ja? Nu, ja zinu. Kaut kā tā. Ļoti daudz uzvaras man, jā. Prieks ir cits, kad tev 37 gadi. Kur vēl viens gadījums. Šogad ļoti forša lieta bija. Es paralēli zem vienas narkozes uztaisīju sev gastro un kolonoskopiju. Bija izcili. Izsaucu tikai vienu taksi, ja? Viena diena, ja? Man liekas, 2 šlangi, kad satiekas iekšanā, viņi kolacīņu viens otram iedeva. Labi pastrādāts, Antons, ja? Pēc 5 gadiem atkal tiekamies, ja? Tādas man ir uzvaras, ja? Tā, maniem vecākiem, viņiem ir katram 66 gadi, ja? Es vispār, kādas viņi dāvanas viens otram taisā. Bija kādi svētki, viņam atbraucu ciemos, un man teicis tā, Anton, zini, ko mēs ar tavu māti nopirkam pēc atlaides? Nu, es tā, nu, ko? Vietas kapseta. Es tā, wow. Viņi tā, nebaidies, mēs tev arī dažus nopirkam, ja? Paldies Dievam, viņi man tu neuzdvinēja uz manu dzimšanas dienu, ja? Būtu forši, ja? Draugi tā prasa, Anton, ko tu uzdvinēji vecākiem? Es tā, brauksim paradīšu. Anton, kā kādas uzkodas ņemt? Nē, visu atradīsim, ja? Tur uz zemes viss būs, ja? Viss čili, ja? Jā. Es atceros pat, kad mācīju skola, es agrāk domāju, ka kremācija, tas ir uz krēma balstīta spa procedūra. Es savai mātei uz jubileju gribēju uzdāvināt gājienu uz krematoriju jau, lai atsvabinātu sievieti, ja? 307 gadi, vēl gribu padzīvot, ja? Piemēram, manam vectēvam, viņš joprojām dzīvs, viņam ir 95 gadi. Viņš pabeidza, ja, forši.
Viņš ir elektroinženieris, viņš joprojām atceras augstāko matemātiku, fiziku. Man ir 37 gadi, es arī esmu elektroinženieris, un es neceros nihu. Un kad es atbraucu pie viņa ciemos, un viņš visu laiku grib man pārbaudīt ar visādām zadачкам, uzdevumiem, ja? Anton, tu nevari man pateikt Omas likumu pilnai cietei? Es tā, ko? Omas likumu pilnai cietei, Anton. Es tā, kam? Ciedē, Anton. Kādai ciedai? Pildai ciedai, Anton. Pilnai ciedai ko? Likumu, Anton. Kādu likumu? Omas likumu. Omas likumu pilnai ciedai. Ko tu izdarīsi? Un tur vec tā aizmigā. No inženierzinātnes puses es padarīju vispārreizi, es izslēdzu vec tevu, jā. Jau ir vec, nu vajag atpusties, jā. Kaut kā tā. Bet neesmu inženieris, esmu stand-up komiķis, jā. Ļoti foršais jūs esat publika, bet dažreiz mēs komiķi uzstājamies vietas, nu, ne visam labi. Vissliktākā vieta, kur uzstāties, ir nakts kluba. Ko nozīmē uzstāties nakts kluba? Es runāju, jūs mani dzirdat, un vēl ir skaļruni tualete. Kādreiz pēc manas uzstāšanās pienāk pie manim sieviete un tā, Anton, kamēr es čuroju, es klausu jūsu jokus. Es tā, nu kā, smieklīgi var apčurāties, Anton, jā. Pēc tam gribu pabeigt savu karjeru, jā. Bet, protams, man ir dažas halturas vēl, jā. Visiem ir halturas mūsdienas, jā. Mana visforšākā haltura, kādreiz zvana masa, un tā, Anton, ir viena haltura. Maksāju tev 100 eiro, vajag atvest manu kaci uz Igauniju padrasties. Un man palika tik skumja. Kāpēc man nekā tu nepiedāvāji? Būtu forši, sestdienas rīt zvana telefons, es tā, halo? Un tur Antons mašīna lejā, paņem ID karti un braucam, jā. Pēc 9 mēnešiem vienu bērnu paņem līdzi, jā. Pēc līguma viens būs mūsējis, jā. Rūdais, jā. Tā, patīk skatīties visādu huņu internetā, jā. Netflix skatījus dokumentālu filmu Minimalists. Tur galvenā ideja vajag katru dienu kā uzdevumu no savām mājām izmest kaut kādu vienu mantu un tas uzdevums, jā, minimalisms, jā. Bet mani vecki nepareizi to saprata. Viņi padomāja, ka man ir problēmas ar narkotiku. Un vienkārši es iznesu no mājām visādas lietas, jā. Vispār, kam ir mājas dzīvokļi, kaut kur dzīvojat? Nu, tur ar sienam, tur griezti, nu, ir, jā. Beigas pateikšu, jā, man ir tāda lieta, ka visu savu mūžu dzīvoju ar sievietēm, kad mācīju skolu tur ar māti, pēc tam bija meitenes, kādreiz arī bija sieva, bet pēdējo 2 gadu laikā es sāku dzīvot viens pirmoreiz, un es, kad man bija 35 gadi, es pirmoreiz sastapījos ar sadzīves lietām vienatnē, un es vispār... Meitenes varētu pateikt, pods, varētu būt apšķirāts. Kad es dzīvoju ar meitenēm, visu laiku bija tirs. Smaržīgs, silts, jā. Es domāju, poda birsta kādam nolūkam agrāk, jā. Tu apsieties poda, kaut kas mugurā sanizēs, poda birsta, jā. Laicīgi, jā. Bļa, visu laiku vajag mazgaršas jopas, netirus traukus, jā. Un mans draugs viens tā, Antons, lifehacks ir. Taču vari lietot vienreizējus traukus, jā. Jūs kādreiz atmazgājat vienreizējus traukus, jā? Un nedod Dievs kaut kas ies boja no sadzīves tehnikas. Kādreiz gāja boja mana vēļas mazgāšanas mašīna. Un nevienības puses bija tik nērti, es izsaucu vīru uz stundu. Nu, konkrēta diena, konkrēta laika atbrauca mans vīrs. Un tur bija tāda izcenojuma, es dod Dievs, viņš par stundu visu paveiks, jā? Bet viņš bija izcils profesionāls, viņš salaboja visu par 15 minūtēm, bet man nav pieredzes, ko darīt tālāk. Vai man jāuztaisa viņam teju virtuvē, jā? Vai mums vienkārši vajag padrasties, es nezinu, jā. Es viņam vienkārši uzprasīju, Klau, tu vari uzlikt televīzijas balkonā? Viņš tā jā, un es tā aprec mani, jā. Tādi vīrieši ļoti vajadzīgi saminsiskas lietas, jā. Vispaldies, biju Antons, jūs bijat forši.